pašvērtība iekšā, jā. Mēs varam par to, jo tā sevis vērtēšana vienmēr ir ļoti, ļoti forša tēma. Tā kā taisam acīs ciet, ielākam dziļāk elpu, izelpojam ārā visu gaisu. Es nokritu visu, kas man te varbūt tikko pa daudz pa galvu saskrēja domas. Atgriežos pie sevis iekšā. Un es ļaujos. Es pilnībā ļaujos šim piedzīvojumam, kaut gan tas var būt īss, varbūt maziņš meditācijas mirklis, bet es ļaujos, ka tas var pārmainīt pilnīgi to, kā es domāju. Un es iesim īstenībā uzreiz iekšā. Katram no mums ir kaut kas mēs vēlamies kļūt, vai būt, vai rītdien, vai šodien, vai nākotnē, tālā vai tuvāk, kaut kas mums tur ir. Un iedomājamies, ka mēs šobrīd redzam to tēlu, ka tā ir tā sieviete, tas vīrietis vienalga. Varbūt kāds grib par kādu pandu pārvērsties, arī dara, bet ar tādu vieglu un foršu. Paskatāmies uz to nākotnes tēlu. Piemēram, es skatītos grāmatas autorē, jau es esmu tā iemājojos, bet tur arī vēl varētu noteikt vairāk, bet, piemēram, kā iedvesmojoša līdere. Un es viņu redzu, un es viņu iztēlojos. Es redzu viņas skatos runājumu, es redzu, kādas viņai ir kurpes, bikses, kleitas, vienalga, kas viņai tur mugurā. Jūs arī savu redzat, kāda ir tā tas amats, kurā tu varētu iekāpt iekšā, bet kāda tu tur esi. Es redzu sevi, es apskatu no visām pusēm, es ieraugu. Un es varu arī tagad viņai pajautāt, kā tu to veici, kā tev tas sanāk, kas tur notiekās tajā lomā. Iedomājamies to kā tādu skaistu nākotnes lomu. Es redzu sevi tajā lomā, bet šobrīd es tā kā skatos no šīs vietas, kuras sēžu un meditēju, vienkārši apskatu un es prasu jautājumus. Vienalga, kāds jautājums jums ir, nākošo minūti to jautājumu šim nākotnes tēlam. Vai man vēl kaut kas varbūt ir jāatrisina šajā mirklī? Es redzu, ka tev tur tik daudz spēka un pašapziņas, kā tu to ieguvi. Kā tev nebija bail? Kā tu pārvarēji tās bailes? Un iedomāsimies tīri, tagad paņemsim arī tā fiziski. Labajā rokā iedomājamies to tēlu, kas ir mums tas nākotnes tēls, un mēs viņu varam pat pacelt tā kā mazliet uz augšu sev priekšā, bet meditācija turpinās, mēs esam ar acīm ciet. Un ir tas tēls, kur mēs esam šobrīd. Viņš ir varbūt mums tāds sajūta, ka mazliet zemāks, tāds piezemējošāks, ja? Un tad tas tēls no augšas pastāst uz to, kas ir uz to kreiso roku. Mums ir tiešām šādi fiziski tā kā tās rociņas salikt, jo mums fiziski darbojoties ar ķermeni daudz labāk sanāk tās meditācijas un saprašanas. Un pirmkārt mēs apskatīsimies, ko tu jau šobrīd dari, tā kā tas tavs nākotnes tēls. Un kur noteikti tāds ir tie darbiņi, ko viņi jau dara. Un jums arī ir kaut kas tāds, es arī daudz klēju re, kur jūs runāju un iedvesmoju, ko es daru jau tādu. Un redzam ar katru, kā mums ir tas tāds, bet es jau iedvesmoju, un mazliet tā rociņa bīdās uz augšu. Bet man jau ir sanāk, un es to jau ļoti labi daru, un tā rociņa bīdās uz augšu. Vai mēs varam viņu tik daudz tā labāk ieraudzīt šajā brīdī, ka tā rociņa pavisam piebīdās mums augšā, mēs pat nonākam līdzsvarā ar to nākotnes tēlu. Tad minūti pastrādājam ar to tātad. Mans nākotnes tēls, tas ideālais, kurā es gribu, mans šī brīža, mazliet zemāk, un ar katru, kurš apskatos, bet es jau to daru, es kāpju mazu mirklīt uz augšu, tādu mazu centimetru, mazu, līdz es pavisam pietuvojoši un salieku rociņas kopā. Padarbojamies tā nākošo minūti. Varbūt jums tā rociņa iet pavisam jau uz augšu, varbūt jūs esat tā kā, bet re, kur ir viss kaut kas daudz. Skatāmies, varbūt, ja tā roka iet uz augšu, tad mēs par to tēlu varam pavilkt uz augšu, paspēlēties ar sevi.
sajūtat to pilnību, ka jūsos ir. Ka tas nav nekāds gala mērķis, ka tas ir process. Un kāda ir tā sajūta, kad mēs tās rokas savienojam kopā? Es esmu. No tāda es gribu būt tā, tad es sev stāstu, es esmu. Es esmu iedvesmojoši. Instagrams, kur ir mans skatuves, kurus es uzkāpu, ja? Es varētu sev stāstīt. Man sanāk palīdzēt, man izdodas. Es sajūtu savu vērtību, uzliekam rociņus uz sirds, tās pilnās, sajūtam tās abas daļas, to, ko mēs iedomājamies nākotnē un to, kas mēs esam. Ieliekam dziļi elpu, lēni izelpu, es sajūtu sevi stipri uz zemes stāvu un es zinu savu vērtību. Es to tiešām sajūtu. Un kas man šobrīd ir jāizdara priekš sevis, lai es vēl sevi nostiprinātu šo vērtību? Un tas ir par naudu, kur es šobrīd varu sevi investēt. Un es pat nerunāju par skaistiem nagiem un matiem. Es runāju par tādu, varbūt ir kāds kurs, varbūt ir kāds terapeits, kāds privātās nodarbības, kas agrāk ir jutušās šausmīgi dārgas. Es tam šobrīd saku jā. Un paskatos, kā tas man pietuvina. Tā ir sievietei, tam vīrietim, kam es gribu būt nākotnē ļoti, ļoti kā tas grib būt, kāds es gribu būt. Es sajūtu, es tad jūtu, ka viņi viens. Tas nākotnes un šī brīža tēls. Un apņem tāda kosmosa labestība, mīlestība un foršums. Es pilnībā iemāļoju. Paldies! Šobrīd ir īstais laiks, lai paņemtu savus kladītes un pierakstītu. Pierakstam ar es esmu, kaut vai tas ir viens teikums. Es esmu tā iedvesmojošā monta. Es esmu tagadnes formā ar pozitīvu apliecinājumu. Es esmu vismaz vienu teikumu. Kā jums kā stingrais noteikums, es esmu un ko es daru, un jūs varat noteikti aizplūst savā kladē, rakstīt tur bez gala un bez malas, bet daram to. Es esmu. Un pēc tam vienu no es esmu uzrakstiet man šeit, ja?